lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlija 13. nodaļas. Tajā brīdī atnāca kādi cilvēki un pavēstīja Jēzum par galilejiešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Jēzus tiem atbildēja sacīdams: vai jums šķiet, ka šie galilejieši ir bijuši grēcīgāki par citiem galilejiešiem, ka tā cietuši? Nebūt ne, es jums saku, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Jeb vai jums šķiet, ka tie 18, kuriem uzkrita tornis Siloāmā un tos nosita, bija to pelnījuši vairāk nekā citi Jeruzālēmē? Nebūt ne, es jums saku, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Āmen. Ak, mīļais Kungs un Dievs, Kungs Jēzu Kristu, pie Tevis ir dzīvības un gudrības avots. Nāc pie katra no mums un ļauj saklausīt, ko mums katram šodien vēlies Tu mums pasacīt. Svētī mūs patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šīs dienas sprediķa teksts no Lūkas evaņģēlija paceļ gaismā ļoti nopietnas un būtiskas tēmas, bet es centīšos, lai šis sprediķis šodien nebūtu tāds pārāk smagnējs. Tāpēc vismaz tagad es mēģināšu šo sprediķi iesākt uz tādas mazliet vieglākas nots. Reiz kāds skolotājs audzināšanas stundā vēlējās saviem audzēkņiem pastāstīt par alkohola kaitīgumu. Viņš paņēma, ielēja glāzē alkoholu un iemeta tajā tārpu. Tārps brīdi locījās un nobeidzās. Tad skolotājs jautāja: ko tas jums bērni māca par alkoholu? Klasē brīdi valdīja klusums, tad kāds piecēlās un sacīja: ja mums vēderā ir tārpi, tad ir jālieto alkohols. Jā, arī sprediķī ir divas lietas. Ir viena, ko es saku, un otra, ko jūs saklausāt, tas, ko jūs sadzirdat. Bet lai kā mans mērķis ir tikai viens – izcelt Jēzu, pasludināt viņu, lai viņš kā īstā žēlastības un Dieva mīlestības saule spīd pār mums. Es gribu pasludināt viņu. Tāpat tā arī šoreiz, kad sprediķa teksts liek mums pārdomāt par ciešanām pasaulē. Bet mūsu šīs dienas sprediķa tekstu uzlūkojot, jāsaka, ka šis ir tāds unikāls tikai Lūkas evaņģēlijā atrodams notikums. Citos evaņģēlijos tas nav pieminēts. Un visur citur evaņģēlijos mēs lasām par to, ka Jēzus palīdz cilvēkiem viņu ciešanās un vajadzībās, bet jautājumi par ciešanu nozīmi un jēgu tiek apskatīti ļoti, ļoti maz. Tātad mūsu šīs dienas sprediķa tekstā lasām par to, ka pie Jēzus atnāk kādi cilvēki un stāsta par kādu notikumu, kas rezonē viņu sirdīs. Viņi stāsta Jēzum par kādiem galilejiešiem, kurus Pilāts visticamāk ir nogalinājis dievkalpošanas laikā. Nav mums tagad īsti vajadzīgs apskatīt pašu notikumu, bet šeit tiek uzdots jautājums par slepkavību. Pat ne vienkārši slepkavību, bet slepkavību dievkalpošanas laikā. Kā tas tā var būt? Kā Dievs kaut ko tādu var pieļaut?
Vienkāršam cilvēkam šādi sāpīgi notikumi nav izprotami, tāpēc šie notikumā pieminētie cilvēki nāca pie Jēzus ar cerību, ka varbūt viņš dos kādu jēgpilnu atbildi. Viņi nāk pie gudra skolotāja, viņš dos mums atbildi. Mums ir īstais jautājums, un viņš mums dos īsto atbildi. Bet vai šiem cilvēkiem ir īstais jautājums? Viņi jautā Jēzum par slepkavību, kas tas ir un kā to saprast, bet vai tas ir īstais jautājums? No Jēzus atbilde ir visai savāda, varētu sacīt, ka drīzāk šokējoša. Viņš nemetas iekšā apcerējumos par ciešanu jēgu un nozīmi, bet gan uzdod pretjautājumu. Vai jums šķiet, ka šie galilejieši ir bijuši grēcīgāki par citiem galilejiešiem, ka tā cietuši? Nebūt ne, es jums saku, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Jā, Jēzus māk šokēt, bet te runa nav par to. Runa ir par īsto jautājumu, kas netika uzdots. Jēzus to uzdod, bet kamēr jautātāji ievilkuši elpu mēģina aptvert, kas tikko notika, Jēzus izšauj otro zāli. Viņš saka, jeb vai jums šķiet, ka tie 18, kuriem uzkrita tornis Siloāmā un tos nosita, bija to pelnījuši vairāk nekā citi Jeruzālēmē? Nebūt ne, es jums saku, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Teitim, kā Jēzus saka, jūs iesākāt sacīdami, ir notikusi slepkavība. Labi, vilksim ārā arī B. Lūk, bija šāds nelaimes gadījums, kad tornim nokrītot gāja bojā 18 cilvēki. Un ko tagad mēs varam sacīt? Tad viņi bija to pelnījuši vairāk nekā citi. Nebūt ne, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Un ja mums vajadzētu izcelt ārā pašu kodolu no šī notikuma, tad tas būtu šāds. Pasaulē notiek slepkavības un nelaimes gadījumi ar letālām sekām. Jēzu, Dieva dēls, ko tu par to visu saki? Viņa atbild ir, ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aizīsiet bojā. Un te mēs noteikti varētu jautāt, vai tad tā Jēzum būtu jāatbild? Vai tad mīlestības Dievs tā varētu runāt? Jā, viņš tā runā, un tā runā mīlestība. Un mīlestība neizvairās no patiesības, jeb no īstajiem jautājumiem, kuri ir jāuzdod. Jēzus nav kāds cukurdieviņš, kuru meklēt, kad uznāk skumjas. Ne, viņš ir dzīvība, žēlastība un patiesība. Un tieši mūs mīlēdams, viņš liek mums katram uzdot dzīvē īstos jautājumus. Bet vai jautājums par ciešanām nav būtisks? Kad mēs piedzīvojam ciešanas, kas satricina mūs līdz dziļumiem, tad mēs jautājam, kas tas viss ir? Ko tas nozīmē? Dievs, kur tu esi? Vai tu, Dievs, neko neredzi? Kāpēc tu neko nedarīji? Dievs, tu tiešām guli? Dievs, tu esi paņēmis atvaļinājumu? Un varbūt, Dievs, tu varbūt nemaz neesi visspēcīgs, kā tu apgalvo. Ja tu esi mīlestība, bet neko nedara, lai cilvēki neciestu, tad varbūt tu neesi mīlestība, bet ja tu esi, tad tu neesi visspēcīgs.
kā es gribētu, lai visi šie jautājumi paliktu tikai filozofijas grāmatās. Bet tie ir jautājumi, kas rodas piedzīvojot ciešanas, kas satricina. Tie daudziem cilvēkiem ir ikdienas jautājumi, un daudzi no mums šos jautājumus šādā vai tādā veidā esam uzdevuši. Es esmu. Bet, lai vai kā mums sāpētu un gribētos saņemt atbildi uz iepriekš minētajiem jautājumiem, Dievs tomēr pāri visam vēlas, lai mēs uzdodam īsto jautājumu. Jā, šīs dienas Beļģa tekstā iet runa par kaut ko tādu, kas ir sagruvis un gājis bojā, bet Jēzus ikvienam noliek pretī spoguli un jautā, kas tevī ir sagruvis un gājis bojā. Jēzus šķiet nevēlas, lai mēs ar cikiem būtiskiem jautājumiem aizēnojam pašu svarīgāko jautājumu. Jo no Jēzus atbildes spriežot laika līnijā nav runa par to, ka nāve pie kādiem cilvēkiem atnāk ātrāk, bet jautājums ir par to, ka jebkurā gadījumā tā atnāks pie visiem. Kādsreiz labi jautāja, ko tu darīsi ceturtdien, ja nomirsi trešdien? Un daudzi mūsdienu cilvēki vēl aizvien jaunības kulta apstulbināti šeit labprāt gribētu aizspiest ciet ausis un mukt prom un meklēt kādu noslēpumainu mūžīgās dzīvības eliksīru. Bet Dievs savā mīlestībā neatkāpsies no tā, ka mums dzīvē ir jāuzdod īstie jautājumi. Viņš ikvienam, kas grib beigt, vēl ar viens sacīs un jautās, ko tu darīsi ceturtdien, ja nomirsi trešdien? Kur tu būsi? Kur tu būsi, ja nebūsi kopā ar mani? Kur tu būsi, ja nebūsi atsaucies manai mīlestībai? Apostols Pāvils vēstulē romiešiem raksta, jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu mūsu Kungā. Rūgtai algai Dievs liek pretim dāvanu ar mūžīgās dzīvības vērtību. Šeit dāvana ir labāka par algu. Šeit alga tikai atņem, bet dāvana dod un dod dzīvības pilnību Jēzu Kristu. Bet šeit jau ir tā, ka šo lielo dāvanu Jēzu Kristu saņem tikai tie, kas saprot, ka vienīgi ar algu tie nespēj dzīvot. Es nespēju dzīvot tikai ar nebeidzamiem jautājumiem par ciešanām, kāpēc šā vai kāpēc tā. Tie visi ir algas jautājumi, kur mēs pūlamies un plosāmies, bet gandarījuma nav nekāda. Mums vajag dāvanu, mūsu dzīvības sauli Jēzu, jo viņā un caur viņu mēs tiekam atbrīvoti no spriedzes par visiem dzīves sarežģītajiem jautājumiem. Un šīs dienas Spēdiķa teksts mums māca, ka nu nebūs tā, ka Dievs dos atbildi uz visiem sarežģītajiem jautājumiem. Šie jautājumi nav atbildami. Un citreiz ir diezgan bezjēdzīgi, jo pat vislabākā atbilde neko nemaina. Vai tas, ka Jēzus atbildētu par Pilāta veikto slepkavību, kaut ko mainītu sērotāju dzīvēs? Vai tas, ka Jēzus atbildētu par nelaimes gadījumu Siloāmā, kaut ko mainītu sērotāju dzīvēs? Šeit pat vislabākā atbilde neko nedos, ja tā netiek atbildēta lielākā stāsta ietvaros. Un lielākā stāsta ietvars ir Jēzus pats, kas ir Dievs no mūžības, ienācis pasaules vēsturē,
lai mums dotu dzīvības dāvanu sevī. Jo tikai ar algu par grēku mēs nevaram un nespējam jēgpilni dzīvot. Mazā stāsta ietvaros, kas ir starp mūsu piedzimšanu un nāvi, mums vienmēr vajag, lai visas lietas griežas ap mums. Mums vajag mierinājumu, drošību, labas atbildes, veselību, prieku. Un ja Dievs, tu mums to nedod, tad mums ir tiesības uz tevi dusmoties, tevi noraidīt un jāpat sist krustā. Mazais stāsts. Mūsu mazā dzīve vienmēr radīs mums spriedzi, tāpēc mums vajag lielo stāstu, brīvību un mieru Dievā. Mazais stāsts vienmēr pieprasa algu. Dievs, es biju labs, tev man jādod, bet lielais stāsts vienmēr piedāvā dāvanu, kur Dievs saka, es tevi mīlu un došu tev vislabāko. Es dodu tev sevi savā dēlā. Lielais stāsts iesākas ar Kristus krustu, un tas arī iesākas pie mums tad, kad līdz ar viņu mirstam vecajai dzīvei un līdz ar viņu ceļamies augšā jaunajai. Vecajam stāstam mūsos ir jāmirst, un jaunam lielajam stāstam mūsos ir jāceļas augšā ar Kristus augšām celšanās spēku. Tāpēc uz šo jautājumu, ko tu darīsi ceturtdien, ja nomirsi trešdien, mēs varam atbildēt. Man ir lielais stāsts, man ir Jēzus. Un ja tas ir tā, tad trešdienas jautājumi ceturtdienā vairs nav tik svarīgi. Ja mums ir saule, mūsu kungs Jēzus, tad saulainas dienas laikā ar svecītēm staigāt apkārt nav visai prātīgi, kur visas šīs svecītes ir mūsu meklējumi pēc kaut kādām atbildēm, kuras tāpat lielā stāsta ietvaros neko nedod. Un noslēdzot varu sacīt, un īpaši uzslavēt šos jautātājus, kuri toreiz ar saviem jautājumiem par ciešanām gāja pie Jēzus, jo tieši pie viņa visiem jautājumiem ir jāiziet un jāpaliek. Jā, protams, mēs tos visus varam Jēzum uzdot, bet tad vienmēr ir jābūt arī gatavam, ka viņš liks mums uzdot īstos jautājumus. Bet tieši tie vedīs mūs tuvāk un dziļāk attiecībās ar viņu, lai mēs redzētu un iepazītu viņa mīlestības piepildīto sirdi. Un Kristus sirds ir tā, kas pazīst mūsu ciešanas, bēdas, sāpes, zaudējumus un nāvi. Šo visu mūsu grēka algu Jēzus ir izbaudījis, lai mums katram sacītu, es tevi saprotu, es tevi izprotu. Es saprotu, ka ar šādu algu tu nevari dzīvot. Tāpēc nāc pie manis un saņem mani kā dāvanu mūžīgai dzīvei un priekam. Āmen.